Grāmata Dere Hašem, autors Mošē Haim Lucāto, Ramhaļ. Un iepriekšējo reizi mēs te sākām apskatīt par praviešiem. Un tagad ir turpinājums par praviešiem. Starp visaugsto un cilvēku, starp sabiedrību, ir pravieši, kas kontaktē starp visaugsto un sabiedrību, vai arī dažiem cilvēkiem. Un Izraēla tautā bija miljoniem šo praviešu. Tas bija pirmā tempļa laikā. Bet tikai 48 pravieši ir pierakstīti pie visām paudzēm. Tātad līdz mūsu dienām viņu pravietojumi nonāk. Viņi tiek atzīti par tiem, vadošiem praviešiem. Augstākiem praviešiem nav šaubu par saiti ar visaugsto un pareizu pravietojumu. Cilvēkam jāsagatavo sevi. Tātad jāattīra savs dvēseles spogulis, jāstrādā pie savām raksturīpašībām un iztēli jāpakļauj saprātam ir un nedrīkst būt lepns un tā tālāk. Un tad visaugstais vai nu dod vai nedod pravietojumu. Tas atkarīgs no visaugstā. Tātad kavanot, te tāds svešvārds ir. Tas ir motīvs palikt par pravieti. Ir ļoti svarīgi praviešu darbībā ir šo svēto vārdu saukšana, tātad visaugstā vārdu saukšana, kas ir nepieciešams, lai sākt šo pravietību, un visaugstā slavēšana, pieminot viņa vārdus. Tātad tas speciāli tā jāapmācās ir, lai to visu varētu izvest. Un pravietība sasniedz pamazām, pakāpeniski, nenotiek tas momentālīgi, vai tā kā saka, viss uzreiz, bet pamazām pakāpeniski notiek. Un pravieši atšķirās cits no cita ar pilnību un kvalitāti. Arī pēc pravietības sasniegšanas, tātad ne visi vienādi ir, teiksim, kā te iepriekšreiz jau salīdzināja. Visas praviešas ar Mošē Rabeinu, ka Mošē bija īpaši pravietība. Viņš atšķīrās no visiem citiem. Un viņi atšķirās savā starpā pēc visaugstā atklāsmes un no paša cilvēka sagatavotības. Un arī pēc dvēseles saknes. Tātad katram sava, kas saka, tāda sistēma savā pravietība. Nav visi vienādi pēc vienas, standarta. Un ir, kas pravieto daudzreiz, bet ir, kas maz pravieto. Tātad arī tos pravietojums mūža laikā, pravietīm var būt, viens pravietojums pa visu mūžu, un citiem var būt kāda 10, 100. Tātad tas arī atšķirās. Ir kam stipra saite ar visaugsto, un ir kam šī saite ir maz ar visaugsto. Tad atkal, kā jau iepriekš runājām, kā cilvēks attīrīs savu dvēseles spoguli, jo cilvēks vairāk sevi attīrīs, strādājis ar sevi, jo viņš vairāk tuvāk līdzīgs visaugstajam, jo viņš arī vairāk pieķēries būs visaugstajam. Bet visi pravieši nešaubās par pravietību, tad tā ir tāda kopīga īpašība. Nākamais. Citreiz praviešus visaugstais sūta ar uzdevumu no visaugstā. Tātad mēs te redzam, ka mēs lasām Tanahā praviešus, par pravietojumiem dažādiem. Tur mēs redzam, ka galvenokārt jau pie Izraēla tautas sūta visaugstais šos praviešus, kur kaut kas ir jālabo, kaut kas jāpilnveido, no kaut kādiem pārkāpumiem jāizvairās, kur ir. Un tātad pravieši brīdina, visaugstais brīdina caur šiem praviešiem tautu. Pravieši pacēlās garīgās pasaulēs līdz savas dvēseles saknei un pat vēl augstāk. Tad viņi pievienojas visaugstajam
Un tad visaugstais viņiem atklāja nākotni un dod uzdevumu. Tātad tas ir process, kur, lai šo pravietību veiktu, tātad, ir jāpaceļas tādos augstumos. Un dažreiz pravieši tiek sūtīti pie citiem cilvēkiem. Arī ir tāda gadījuma, kad, ir konkrētam cilvēkam ir kādi pārkāpumi, kādi grēki, un tad visaugstais sūta šo pravietu pie cilvēka, lai viņi varētu atmodināt, lai cilvēks varētu izdarīt šo čuvā procedūru un atgriezties pie visaugstā. Bet ir tāda lieta, ka iesācējs pravietis varēja kļūdīties. Un kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka nav izdarījuši no sevis savu, kā saka, darbu veikuši ar sevi, ar savām raksturu īpašībām, savu šo dvēseles spoguli attīrījuši pilnībā, vai arī pielika klāt pie pravietojuma. Tātad, iztulkoja nepareizi, ja? Jo ir jāmācās iztulkot šo pravietojumu pareizi. Un tā ir vesela skola, un ja viņi to nav izdarījuši, var gadīties kāda kļūda, kur pielīdz klāt viņš pie pravietojuma. Te tāds piemērs no Tanaha ir, kad Jerobeāma laikā, Izraēlas valdnieka Jerobeāma laikā, Jerobeāms bija tāds elku kalps, kas piespieda tautu kalpot elkiem, viņš bija tas negatīvais tāds tēls tur. Un no Jūdejas pie viņa tika sūtīts pravietis no Jūdejas, Un te bija tāds noteikums šim pravietim, ka viņam bija jādod šis pravietojums tur Izrēlā, un viņš nedrīkstēja neēst, nedzert, kamēr nebija šo, pravietojumu izpildījis, izteicis un atgriezies atpakaļ Jūdejā. Bet gadījās, ka cits pravietis to panāca pēc šī uzdevuma veikšanas un vienkārši apmuļķoja un teica, ka var ēst pie viņa mājās. Šis pravietis paklausīja viņu un ēda pie viņa mājās, un tad, kad viņš devās tālāk ceļā, tad ceļā viņam uzbruka lauva un saplosīja viņu. Tātad, bija kļūdījies šis pravietis, jo nepaklausīja tam, ko visaugstais viņam bija teicis. Bet vajadzēja izzināt īstenību par šo otro pravietu, vai viņš ir īsts vai nē. Ja bija kaut kāda šaubas, par šo pravietu, vai viņš ir īsts vai nē, tad nevarēja iet pie viņa mājā ēst, jo tur, skaidri bija redzams, ja jau augstais brīdināja, ka nevar neēst, nedzert, tad vajadzēja arī paklausīt. Te arī par Jonu, pravietis Jonu, ir teikts, ka viņš negribēja iet uz Ninivu, bet bēga no visaugstā. Un beigās, kad viņš šo kuģi noīrēja, tad nokļuva jūrā vētrā, un tad vētrā šie kuģinieki iemet Jonu jūrā, un zivs vēderā viņš nokļuva. Un vienalga zivs iznes viņu krastā, netālu no šīs Ninivas, kur viņām bija jāpravieto. Tad beigās viņš arī nāca pravietot šai Ninivē. Un ninivieši tūlīt paklausīja, nožēloja šo savus pārkāpumus, lai netiktu iznīcināti, un iztaisīja šo čuvā procedūru pilnībā. Bet, Jona bija tāds kā neapmierināts beigās vienalga, bet viņu nesodīja par to, jo, darbu viņš bija savu izdarījis, un rezultāts bija labi redzams, ja šī Niniva varēja turpināt eksistēt. Tātad rezultāts bija labs. Un te tāds noteikums ir, ka labie pravietojumi nekad netiek atcelti, bet sliktie pravietojumi var būt atcelti. Ja tauta taisa grēka nožēlu šo čuvā procedūru, tad sliktie pravietojumi nepiepildās.
Nu, te autors saka, pasaules tautas ātri taisa čūvu, jo, paklausīgas ir diezgan, kā saka, uzklaušos praviešus. Un pravieti kā var pārbaudīt arī, teiksim, viens no veidiem ir, ja pravietis kaut ko pravieto, un ja tas ir labais pravietojums, un ja tas nepiepildās, tad pravietis ir viltus pravietis. Bet, ja pravietis pravieto sliktu pravietojumu, un tas nepiepildās, tad tas pravietis nav viltus pravietis, jo, sliktie pravietojumi var nepiepildīties. Tas atkarīgs no cilvēka, kā saka, darbības, vai šis cilvēks taisīs čuvā procedūru un atstās šos pārkāpumus, tad arī šis pravietojums sliktais nepiepildās. Tad tur ir noteikumi, bet labais pravietojums vienmēr piepildīsies. Pravietīm Jonām bija jūtas pašam savs tāds iekšējs. Pravietojums nebija gluži tīrs, bet vienalga. Šie ninivieši paklausīja un šo čūvu procedūru izdarīja, un rezultāts bija labs tur. Un vārdi un būtība ir pravietojumā. Un pravietīm jāatšifrē šis pravietojums ar vārdiem. Bet ir gadījumi arī, kad citreiz ar saviem vārdiem jāatstāsta šis pravietojums. Un te salīdzina, ka Toru var saprast 70 veidos, tātad teiciens tāds ir: Torai 70 sejas, dažādas izpratnes. Tāpat ir arī praviešu vārdos, ir 70 puses. Piemēram, Jesajam bija pravietojumi uz daudz paudzēm uz priekšu, arī 70 puses, un tāpat arī Jeremijam. Un te teiks par pravietu sievieti, sieviete parasti ir žēlsirdīga, un tāpēc situācija, ko sieviete pravieto, arī var palikt žēlsirdīga. Tāpat, piemēram, pravieta Hulda, kur bija tāda. Dažreiz ir gadījumi, ka praviešiem jāveic darbības kopā ar pravietojumu. Uzskatām liecību jāparāda. Te tāds, kā saka, piemērs par pravietu Jeremiju, ka viņam lika uzlikt jūgu sev uz pleciem un parādīt citiem, kas notiks. Uzskatām, kā tas būs nākotnē, kad uzliks jūgu tautai uz pleciem. Un ar tā palīdzību pamostas garīgi spēki, lai izvestu lietu līdz galam. Tātad, šis uzskatāmais piemērs brīdina vairāk nekā, teiksim, tikai vārdi. Tātad, lai tauta izdarītu šo čuvā procedūru un galu galā kāds ļauns pravietojums, lai nepiepildītos. Paldies!